Ir 1974. gada 9. janvāris. Izmeklētājs Jānis Ivančiks palika darbā nedaudz ilgāk nekā ierasts. Bija sakrājušies daudz darba. Viņš aizdomājies, skatījās pa logu, brīdī, kad atskanēja telefons zvans. Milicija? Слушаю вас. Понял вас. Minūtečku. Товарищ майор, возьмите первый. Ivančiks pat nenojauta, ka nu pat notikusi viena no Latvijas padomju laika lielākajām laupīšanām. Nu pat dežūrdaļā saņemts zvans par uzbrukumu inkasatoriem. Nozagti vairāk nekā 80 000 rubļu. 777. По улице Петра Стучки, 55, у кафе Турайда совершено нападение на инкассаторов. Инкассаторские сумки с деньгами похищены. Шофер отсутствует. Laupīšana notikusi pašā Rīgas centrā, Stučkas ielā pie kafejnīcas Turaida. Plaukstošās Padomju Republikas pašā sirdī notikušais noziegums bija kaut kas ārkārtējs. Par uzbrukumu momentāli tika ziņots uz Maskavu, tika izveidota īpaša izmeklēšanas komisija, kuru vadīja iekšlietu ministra vietnieks Kavalovs. Jau pirmajā stundā izsludināta operācija Sigulda. Tas nozīmēja diennakts darba režīmu simtiem milicijas darbinieku. Для транспортной милиции еще раз напоминаю, вы отвечаете за то, чтобы преступник не смог покинуть пределы города Риги ни по железной дороге, ни самолетом, ни водным путем. Rīga tiek noslēgta. Pārbaudīts tiek ik viens no LPS ar galvaspilsētas iebraucošais un izbraucošais automobils. Подготовьте связь со всеми машинами ПМГ, дежурными райотдела и ГАИ. Ivančiks saņēma pavēli palikt darba vietā. Man bija uzdevums izzināt visu no šī te inkasāta, kas dienas laikā viņa braukai, veic inkasāciju ap to personu, kurš atradas pie stūras. Visu nakti bija jāvāc informācija. Lai arī noziegums bija ārkārtējs, pirmā informācija liecināja, uzbrucēju personību noskaidrot nebūs grūti. Jo dzīves palikušais inkasents izmeklētājiem sacīja, ka uzbrucējs bijis taksimetra šoferis, ar kuru to vakar viņi braukuši iekasēt naudu. Es atvēru mašīnas durvis un ieraudzīju, kad nav šoferis. Pirmais, kas iekrita acīs, nav šoferis. Un nauda, pazudusi nauda. Tas bija vesels maiss ar naudu, kur mēs akurāti salikām somiņas. Maiss ar uzrakstu Gosbanka SSR, viņš nav. Tad es sapratu, ka tā ir laupīšana. Mašīnas atslēga piekariņš vēl šūpojās. Es jūtu, ka tas cilvēks, kas aplaupīja, viņš ir tuvu. Ka viņš ir tuvu, jo piekariņš vēl vibrē. Es paņēmu tās atslēgas un visu laiku gaidīju vai nu šāvienu mugurā vai sitienu. Es vienkārši jūtu, ka kaut kam tūlīt jānotiek. Mans vecākais nāca pie samaņas. Viņš bez samaņas gulēja. Un viņš mēģināja durvis attaisīt. Viņam tas izdevās. Viņš praktiski izkrita ārā no mašīnas līdz pusē. Un viņam no sejas kaut kas šausmīgi līja. Es tajā tumsā nesapratu, kas tas ir. Es ieskrēju kafejnīcā, pateicu, lai izsauc ātros, lai izsauc miliciju. Varbūt vēl izdodas noķert vai kā, vai kaut ko maniet. Tātad skaidrs. Vainīgais bijis taksists. Taču šķietami vieglā lieta ātri sarežģījās. Нет ли среди них того водителя, который вас возил? Нет.
Карпов не мог быть тем водителем? Нет. Карпова я знал. Я с ним ездил неоднократно. Hanzas ielā taksometra parkā pie gora dēļ izliktā Ināra Karpova ģīmetne inkasents neatpazina. Tātad pie stūres neatradās tas vadītājs, kuram to vakar tur vajadzēja būt. Inkasentas bija veidis kāds cits. Turklāt automašīnas bagāžniekā tiek atrastas asinspēdas, bet spīdometrā nobrauktos kilometrus nekādā gadījumā Karpovs nevarētu būt nobraucis ceļā uz mājām 2 stundu laikā. Laikā starp darba beigām takšu parkā un izbraukumu ar inkasentiem. Arī mājās Karpovs 9. janvārī nebija atgriezies. Vai nu viņš ir nogalināts, vai arī sadarbojies ar noziedzniekiem. Tāda bija izmeklētāju versija. Automašīnā redzamās asinspēdas un izsistais taksometra stikls liecināja vairāk par pirmo versiju. Mēs runājam ar taksistu, es saku, prasīt, kur tu izsit logu? Viņš saka, zini, pie Gaujas tilta man tur akmeni iesvied viena mašīna logā un no priekšas ar viņam bija ieplīsis loks, bet sānu loks durvi bija pilnīgi ārā. Un rokas viņam bija nobindētas, viņš saka, rekais tur stiklus kasīja un sagriez rokas. Есть интересные новости. О том, что водитель, который находился за рулем автомашины, в которой совершено преступление, рассказывал, что он работает шофером 12 лет, что имеет знакомую женщину, работающую заведующим магазином, и инкассатор сказал, что он, по всей вероятности, может показать этот магазин. Tikmēr vienā no Rīgas dzīvokļiem sieviete kopā ar vīrieti, kurš pēc milicijas vārdiem bija tumšiem matiem, būdīgs, zem vidēja auguma, lielu degunu un pārsiet rokas pirkstu, skaitīja naudu. Skaitīja kārtīgi, visu nakti. 78,000 rubļu un 49 kapeikas. Tā bija summa, par kuru sapņoja daudzi, arī apzinīgi pilsoņi. Inkasenti liecināja, ka autovadītājs uzvedies profesionāli, turklāt bankā uzrādījis darba apliecību ar fotografiju. Tas nozīmē, ka brauciens ar inkasentiem nebija pirmais viņa mūžā. Mēs arī braucam par tām vietām, kur inkasāts veid, viņš arī sāk uzrādīt. Tas uzreiz parādījās pirmais moments, kas bija ļoti interesants, kā viņš nosauc vārdu. Viņš teica, vienā vietā pie viņa pienāca viens klāts persona, un viņa nosauc par Nikolaju. Tas jau bija pirmais, kā saka, mums moments, kad tos cilvēku laikam sauc par Николай. Отведите, пожалуйста, запрос на поиск. Мужчина, имя Николай, возраст 25-35 лет, рост средний, šofērs. Tāpat tika uzzināts, ka taksists Koļa bieži braucis pie veikala ausmu pārdevējas. Dabūja tas veikals vadītājs. Одну минуточку. У нас работала в магазине продавщица Марита. Марита. Да, вот ей фамилия Лепинч. Лепинч Марита. Да. И Вот где я она проживает? Вот я не знаю, где она проживает. И работает Лепинч Марита. Сейчас она работает в 307 магазине. То есть она продавщица, да? Да, продавщица. И это ее знакомый Николай? Да, он к приезжал ней в приезжал магазин, такой, да. Большое вам спасибо. Да, До свидания. пожалуйста. Kā no sākuma neko nevarēja pateikt. Pēc tam viņa atcerēs, ka tāds Nikolais, vadītājs, braukājs, ir pie viens viņas pārdevējs. Un dabūja viņas adresi. Извините, пожалуйста, я из уголовного розыска. Откройте, пожалуйста, дверь. Можно к вам зайти? В чем дело, пожалуйста? Я по вам по очень важному делу. Есть у вас знакомый по имени Николай, шофер, который к вам раньше приезжал к магазину? Ну, как Красовский по фамилии, да? Красовский? Николай его звать, да? Да. А вас- Больше я никого ни одного Николая не знаю. Больше у вас нет знакомых Николая На такси шофера. работал Красовский Николай. Вы не можете нам обрисовать, как он выглядит? Ну, как он выглядит? Viņa beigās arī pateica, ka viņa pazīst tādu Nikolai, nosauc uzreiz uzvārds Krasovskis. Un neko neprasīdām, aizgāja, iedeva man viņa fotokartiņu Krasovska. Так
Так это фотография Красовского Николая, да? Можем мы воспользуемся им немного? Nu, tas jau bija, kas saka, pamatam, jo mēs zinām, ka tas varēja būt tas vadītājs, kas viss atradas pie automašīnas stūres. Tobrīd kļuva skaidrs. Taksometru ar inkasentiem vadīja Nikolais Krasovskis. 12 gadus strādājis taksometru parkā. Agrāk tiesāts par zādzību. To, ka noziedznieks bija Krasovskis, apstiprināja gan milicijas datubāze, gan liecinieki, abi inkasenti. Jau nākamajā dienā tika iespiesti 1500 Krasovska portreti un izlīmēti Rīgas ielās. Pilsēta vēl aizvien bija slēgta, taču atrast viņu nevarēja. 86,000 rubļu nozagšana tolaik bija satraukusi pat priekšniekus Maskavā. Tika pieņemts neordinārs lēmums – nosūtīt uz Rīgu filmēšanas grupu, lai dokumentētu izmeklētāju darbu. Tika nolēmts – veiksmes gadījumā materiālu izmantot studentu apmācībai un padomju pilsoņu apziņas celšanai, neveiksmes gadījumā – noslēpt plašajos arhīvu plauktos. Rīgā izmeklētājiem bija skaidrs – noziegums jāatklāj steidzami. Citādi galvas pārvaldē kritīs viena pēc otras. Un tā pratināšana arī par to liecināja, taču visu nakti tur es tā jūtu, kad tur man aizdomās tur. Pa nakti mani no rīta 6 palaidu mājās, it kā pagulēt. Un es tā pie loga piegāju, skatos mašīnas, tur stāv tur mašīnas, vīri sēž iekšā, nedarbina. Viņi vienkārši viņi gribēja redzēt, ko es darīšu. Ну, пēc stundas, protams, man atkal savāca. Да, пожалуйста. Докладывает замначальник криминалистического отдела Николаевич. Так, что криминалистика нам хочет сказать? Дактилоскопическим исследованием установлено, что следы пальцев на зеркальце заднего обзора автомашины и стойки рулевого колеса оставлены Красовским. Красовский. На стержне и багажнике следы оставлены не Красовским. Как вы сказали? Не Красовским. Daktiloskopiskā izmeklēšana atklāja jaunus pierādījumus. Vēl vienas personas pirkstu nospiedumus. Tie nebija Karpova. Tā tad noziedznieki bijuši divatā. Следы пальцев на орудии нападения и в багажнике автомашины оставлены Мезисом, который приходит как связь Красовского. Tas bija Ivančikam pazīstamais Miezis. Un vēl kāds negaidīts. Izmeklēšana vēsturē domājams rets atradums. Automašīnas bagāžniekā mētājās šī otra noziedznieka pase. Pastu pēc tam otru reizi, kad mašīna tika apskatīta, jo pirmo reizi varbūt nepieris viņai kārtīgi uzmanīgi. Tur galvenais meklē pirkstpēdas, asinspēdas vai grupu noteikti. Un neieskatījās, varbūt, ka tur bija starp tiem, tur visādīs grabaži viekšas tādiem mašīnas, starp instrumenti izmētāt, un tur bija aizskritus Mieža pasa. Krasovskis bieži viesojies Mieža dzīvoklī. Vecākais Mieža brālis piedalījās kopīgās dzeršanās, un vairāk kārt dzeršana laikā bija izcēlies ar kautiņiem. Reidu laikos mēs ar viņu arī apmeklējām viņa dzīvesvietu, es par viņu biju vairākas reizes arī dzīvoklī, tā kā es viņu пазин, viņš man пазин. Значит, Мезис Владимир Георгиевич, 50-го года рождения. По данным машины, проживает революции 43, квартира 1. Kavalieris nolēma, ka operatīvo aizturēšanas grupu Revolūcijas ielā 43 vadīs tieši Ivančiks. Как же, варил картошку, жарил лук. Interesanti bija tas, ka viņš stāvēja durīs ar tādu lielu kārtīgu nāzi rokās. Es jau tādu mazu ironi saku, ko tu taisies darīt. Viņš tā paskatījās uz mani, tad diezgan jautrs bija un saka, tā, es tagad gribu paēst. В это время приехали за мной. Viņš no sākuma neko nogriez gāzes, no tiem karpeļiem nolika nāzi, un tad, kad viņš nāzi nolika uz galdu, man kolēģi jau divi tādā momentā uzlika viņam rokas dzelzs. Iekāpis automašīnā, Miezis uzreiz sāka stāstīt. Mēs viņu nogalinājām. Tādi bija viņa pirmie vārdi. План был такой. Николай едет. Красовский едет в
таксопарк и узнает, какой из шоферов едет такой-то день, мол, в banku. 9. janvāra vakarā Krasovskis, kurš strādāja takšu parkā, uzzināja no dispečera, ka pēc naudas uz banku šovakar brauks Karpovs. Tad nu viņš bija Karpovam lūdzis steidzami aizvest viņu līdz Jaunciemam. Esot ļoti steidzama lieta. Pretēji noteikumiem, Karpovs piekrita kolēģim palīdzēt. Mežā viņu lūdz piestāt, un lietā tiek likts iepriekš sagatavotais ierocis. No 2 zaru dakšas sagatavots duramais. Pasaka Krasovskis stāsta, ka viņš ļoti bija pie dzīvības, ka viņš jau kā ielikts, viņš bija mašīnas bagāžniekā, dzirdēja, ka viņš tur vēl elpo, apstājušies dūru. Nu, un pie Rīgas viņš sāk kārpīties par to bagāžnieku. Viņš nāca pie samaņas. Viņu atkal izvilka ārā un atkal sāka durt. Viņu piespieda pie zemes un atkal dūra. Viņš bija sadurts tā kā siets. Sadurtais autovadītājs tika izmests mežā, pie miskastes, vietā, kuru Krasovskis zināja, jo šeit kādreiz lasījis sēnes. Miezim pēc vienošanās ar Krasovski vajadzēja tupēt automašīnas bagāžniekā. Un pēc tam, kad Krasovskis viņu izlaiž, mesties virsū automašīnā sēdošajam inkasentam. Bagāžnieku atvērt bija plānots brīdī, kad būs ievākta lielākā naudas summa, un otrs inkasents būs devies pēc naudas kādā no veikaliem. Taču miezis, pēc atrašanās bagāžniekā, kur pirms pāris stundām bija nosiņojis Karpovs, no lielā augstuma pārsalas nespēja pat pakustēties. Krasovskis viņu atstāja uz ielas, un tālākā braucienā ar inkasentiem devās viens pats. Milicija gāja Krasovskim pa pēdām, taču noķert viņu neizdevās. Pie nākamās draudzenes Rozes Jakovļevas milicija ieradās 10 minūtes pēc, ka viņš bija pametis dzīvokli. Rīgas ielās tika norīkoti taksometri, kuri braukāja un pēc fotogrāfijas meklēja Krasovski. Milicija izsludināja vēl vienu meklēšanu. Милиция Латвийской ССР разыскивает особо опасного преступника Красовского Николая Федоровича, 1943 года рождения, уроженца Моздокского района Северо-Осетинской АССР. Krasovskis tolaik staigāja specifiski piegriezuma ādas žaketē. Bija skaidrs, ka pēc viņa portreta parādīšanās televīzijā meklējamais mēģinās mainīt apģērbu. Tā arī notika. Pusotru stundu pēc sludinājuma parādīšanās centrālajā televīzijā viņš ieradās kādā no apģērba veikaliem. Atpazīstot Krasovski, pārdevēja zvana milicijai. Diemžēl dežūrdaļu sazvanīt neizdodas, jo tālrunis ir uz blokatoru, bet otra pārdevēja tajā brīdī mierīgi sarunājas ar savu draudzeni. 12. janvārī, 3 dienas pēc nozieguma, milicijas dežūrdaļā tika ievests Nikolais Krasovskis. Milicijas darbinieks, braucot taksometrā, bija viņu pamanījis stacijas laukumā. Viņš nekļūdījās. Tas bija visu meklētājs Krasovskis. Скажите, почему вы избрали своим соучастником именно Мезиса? Я хотел сам на это дело решиться, как говорится, уже решился, собственно говоря. Вот, но не решился, но так, у меня мысли крутились. Потом смотрю, он что-то там не работает, от милиции скрывается. Nopratināšanā Krasovskis visu vainu uzvēla Mieziņu. It kā viņš gribējis taksometru šoferu nogalināt un bijis slepkavības iniciators. Нет, это не так. Зачем же тогда вилами колоть его в грудь несколько раз? А кто колол? Николай колол, и я колол. Miezis savukārt savu vainu neslēpa. Lai arī bija pilnīgi skaidrs, ka slepkavības plānotājs bijis Krasovskis. То, что Красовский говорит, что мы не собирались его убивать, это ложь. Почему сваливает на вас вину? Не знаю.
Я удивляюсь этому. Miezim vajadzēja durt. Krasovskis organizēja, viņš arī Karpovu viņš nedūra. Miezis dūra. Nopratināšanās Krasovskis stundām ilgi stāstīja par saviem piedzīvojumiem uzbrukuma dienā. Viņš nu pat sniegtās un magnetofona lentē ierakstītās liecības izmeklētājiem lūdzas noklausīties pat vairākas reizes. Конкретного плана вот именно не было. Я ехал на дачу, если откровенно уж говорить. Хотели мы, я лично хотел связать водителя, на даче оставить вместе с Мезисом. Ну, а потом? Потом должен был уйти. И водителя отпустить? Ну, конечно, ясное дело. Вот вы говорите, хотели его связать веревкой. Допустим. У вас веревки-то не было с собой? Не было. Шофера вы, естественно, должны были убить. Что вы, ради бога. Что вы, шутите, что ли, смеетесь, что мне, как говорится... Ну, водитель заявил бы в органы. Ну, скрыться уже было такое тогда. Решение. Так для чего вы приготовили тогда этот инструмент? Вилы покупали? Ну, на всякий случай инструменты мы заготовили. Когда Мезис сел в машину, у него было что-либо с собой взято? Ну да, он с ломиком в сумке сел с этим. А, еще было там, если кровь будет, значит, тряпки взять надо. Вилы тоже взяли с собой? Вилы были у меня в сумке. В чем вы еще не признаете себя виновным? Инкассатора убить, не собирались мы, во-первых. Так, вернее, я не собирался убить. Это он так предложил, я говорю, это не годится. Как инициатор такого плана был Мезис? Ну, просто разговор, это не план был, потому что я сказал, что это никак не годится, никак не пойдет. – 1974. gada janvārī taksimetru parka vadītājs Inārs Karpovs tika apbedīts. Судебное заседание судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Латвийской ССР объявляется открытым. Un sākās tiesas prāva par vienu no padomu laika lielākajām laupīšanām. Что вы желаете сказать в последнем слове? Что если мне суд сочтет возможным оставить мне жизнь, я всю эту оставшуюся жизнь посвящу для того, чтобы смыть это позорное пятно в моей жизни. Я приложу для этого все свои силы и способности. Все, спасибо. Подсудимый Мезис, что вы желаете сказать в последнем слове? Вот вы мне дали слово. Я воспользуюсь этим словом. Прошу, оставьте мою жизнь. Я бы хотел начать жизнь свою с самого начала, но прожить ее только по-другому. Miezis bija ļoti nobijies. Viņš palika, es saku, dabā es tādu krāsu neesmu redzējis, viņš palika pelēks. Pelnu pelēks. Miezi tas, Krasovskis tas neko īpaši. Viņš bija mierīgs. Я прошу суд определить следующие меры наказания. В отношении подсудимого Красовского и подсудимого Мезиса я требую у суда высшей меры наказания расстрела. Spriedums tika izpildīts 1974. gada jūlijā.